Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Sveicināti tie, kas šovakar atnākuši uz Bhagavad Gītas lekciju. Mēs lasīsim no senā traktāta, kas ir daļa no Mahabhāratas. Bhagavad Gītu lasīsim 5. nodaļas 19. pantu. Ihavatārģitak sargo yešam samyestitam manaha nirdošam hisamam brahma tasmāt brahmanite stitāha. Iha šajā dzīvē, Eva noteikti, tēhe, to, ģitahā, uzvarēta, sargahā, dzimšana un nāve, jēšām, kuriem sāmjē, vienādībā, stitam atrodas, manahā, prāts, nirdošam, bezgrēcīgi, hi, noteikti, samam, vienādībā, brahma, kā visaugstais, tasmāt, tāpēc brahmani, visaugstākajā, tie stitāhā atrodas. Tie, kuru prāti ir līdzsvaroti, jau ir pārāvuši dzimšanas un nāves saites. Viņi ir bezgrēcīgi kā brahmans un tādēļ atrodas brahmanā. Tagad lasīsim viņa dievišķās žēlastības Čaranaravinda Svami skaidrojumu. Prāta līdzsvars, kas te minēts, ir sevis apzināšanās pazīme. Kas patiešām ir sasniedzis šādu līmeni, tas ir pārāvis materiālās saites, arī dzīvības un nāves saites. Kamēr vien dvēsele sevi uzskata par ķermeni, viņa ir saistīta, bet tiklīdz tā apzinās sevi un iegūst līdzsvaru, viņa atbrīvojas no saistītās dzīves. Citiem vārdiem sakot, tā vairs nav pakļauta dzimšanai materiālajā pasaulē, bet pēc nāves var ieiet garīgajā valstībā. Dievs, kungs, ir nevainojams, jo viņā nav pieķeršanās un dusma. Kad dzīvā būtne ir bez pieķeršanās un dusmām, tā ir nevainojama un drīkst ieiet garīgajās debesīs. Šādi cilvēki uzskatāmi par atbrīvotiem, un viņu pazīmes tiks aprakstītas tālāk. Tagad es noskaitīšu dažas lūkšanas Vaišnavu autoritātēm, lai lekcija labāk izdotos. Om ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானஜனஷலாकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. Vandeham Shri-Guru Shri-Yutapadakammalam Shri-Gurun Vaishnavamscha Shri-Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Shri-Krishna Chaitanya Devam Shri-Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri-Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jayarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpaturvishcha Kripasindu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Šodien ir tāds ļoti piesātināts pants, 5. nodaļas,
vidējais, varētu teikt, pants ar pagrieziena punktu. Mēs atskatīsimies nedaudz uz visu 5. nodaļu, kā parasti, lai justu kontekstu, kādā tiek runāts. Varbūt ne katru reizi jūs esat uz lekcijām, tad, vai kāds cits, kas mūs klausās, tad cerams, tas nedaudz palīdzēs atskatīties, kas ir 5. nodaļa. Viņa tad saucās karma joga darbība Krišnas apziņā, lai gan citi autori arī sauc viņu par atteikšanos no darbības. Un sākās nodaļa ar to, kad Arjuna uzdeva jautājumu par 3 lietām – karmu, jogu un sanjāsu, citiem vārdiem par darbību, misticismu un atteikšanos. Viņš teica Krišnam, tu visus 3 slavē, bet es nevaru izvēlēties. Lūdzu, iesaki vienu no tiem, kas ir labākais. Un uzreiz nākošajā pantā Krišna viņam atbild, tava dualitāte, viņš uzreiz noraida, ka šī dualitāte ir nepieņemama, ir jāpraktizē visi 3 reizē. Karma, joga un sanjāsa. Citiem vārdiem ir jāiemācās tā strādāt, tā darboties, ka mēs neesam atkarīgi no darbības augļiem un pastāvīgi saglabājam kontaktu ar Dievu. Tad līdz šim 19. pantam sākumā Krišna vairāk apraksta praksi, kā uz to iziet, un pēc šī 19. panta sāksies apraksts īpašības cilvēkam, kurš ir sasniedzis šādu neduālu vienotību, kad viņš var turpināt darboties bez pieķeršanās un saglabājot saikni ar Dievu. Tā kā vairāk pilnīgas darbības apraksts sāksies. Tad es piedāvāšu dažas tēmas, par ko mēs varam runāt, kas šeit ir aizskartas pantā. Mēs redzam, ka šeit ir sarga, jeb radītā esamība. Ir tātad arī cita, ir tātad arī neradīta esamība. Sarga, tas norāda uz materiālo pasauli. Materiālā pasaule tiek reizēm radīta un reizēm novākta. Pat saka, ka tie visumi, viņi rodas kā tādi burbuļi okeānā. Viņi ir neskaitāmi daudz, nevis liels skaits, bet bezgalīgi daudz. Patiesi bezgalība. Tas nav ne miljārds, ne triljārds, bet tas ir vienkārši bezgalīgi daudz, bez limita. Un Krišna to rada pilnīgi viegli atpūšoties. Tie visumi no viņa iznāk kā tādi puteklīši. Brahma Samhitā ir teikts Jīvanti loma viladžā jagadandanathāk, ka starp Mahāvišnu ķermeņa matiņiem tie visumi kā tādi burbulīši, kā tādi puteklīši tur ir, tā kā blusiņas apmēram, salīdzinot ar Mahāvišnu. Un vienas izelpas laikā viņi visi tad iznāk no ķermeņa, kādu brīdi pastāv, un kad Mahāvišnu ieelpo, tad uzsūc viņu sakal apakaļ. Tā ir visa Krišnas enerģija, tā ir visa Dieva augstākās personības enerģija, brīžiem viņš kaut ko izpauž, un brīžiem viņš to savāc. Viņš ir tas, kurš pastāvēja pirms radīšanas, un viņš paliek pēc radīšanas. Un viņš ir tas atskaites punkts, no kurā arī šeit visi ņem zināšanas, iedvesmu, savas labās īpašības. Viņš ir tas, kurš dod enerģiju saulei, viņš ir tas, kurš dod ūdeni lietus mākoņiem, viņš dod garšu augiem, saknēm, viņš dod dziedējošo smaržu ārstniecības augiem, viņš dod visiem dzīves prieku, visiem dzīvajiem, viņš dod pacietību tiem, kas ir pacietība, spēku stiprajiem, zināšanas gudrajiem. Tas ir tāds viens tikai no Dieva aspektiem, kad viņš kolekcionē sevī labās īpašības, iznīcināšanas laikā visur, kas labs, savāc, un radīšanas laikā pēc tam atkal izdala, lai tad dzīvās būtnes padarbojas, cerībā, kad viņas arī pilnveidosies un varēs kļūt viņām par līdzgaitniekiem. Kāda tad ir esamības jēga? Esamības jēga ir, protams, augstākais cēlonis, viņš var būt tikai absolūts. Un tāds var būt tikai viens.
Ja būtu kaut kas, kas pastāvētu ārpus augstākā cēloņa, tad vienkārši tā būtu pretruna, jo tad iznāk, ka tam it kā ieganstam, it kā cēlonim būtu ar vēl kādu jāstrīdās, un tad viņš nebūtu vairs absolūts, izjuktu definīcija. Mēs taču izlasījām, mēs pabeidzām komentāru. Bet mēs varam izlasīt vēlreiz. Laikam gan. Nu, bet, protams. Nē, nu, komentārs nav garš, mēs jau varam izlasīt vēlreiz. Jā, lūdzu. Mēs pat varam arī apskatīt citus komentārus, bet nu tad sāku vēlreiz Prabhupādas, tātad varbūt tad ar pantu sāksim. Ja kāds ir tikai pieslēdzies mūsu radiostacijai pēkšņi tagad, tad lai viņš zina, par ko iet runa, 5. nodaļas, Bhagavad Gītas 5. nodaļas, 19. punkts. Ihavatarjitak sargo yesham samye stitam manaha nirdošam kisamam brahma tasmāt brahmanite stitāha. Tie, kuru prāti ir līdzsvaroti, jau ir pārāvuši dzimšanas un nāves saites. Viņi ir bezgrēcīgi kā brahmans un tādēļ atrodas brahmanā. Skaidrojums. Prāta līdzsvars, kas te minēts, ir sevis apzināšanās pazīme. Kas patiešām ir sasniedzis šādu līmeni, tas ir pārāvas materiālās saites, arī dzīvības un nāves saites. Kamēr vien dvēsele sevi uzskata par ķermeni, viņa ir saistīta, bet tiklīdz tā apzinās sevi un iegūst līdzsvaru, viņa atbrīvojas no saistītās dzīves. Citiem vārdiem sakot, tā vairs nav pakļauta dzimšanai materiālajā pasaulē, bet pēc nāves var ieiet garīgajā valstībā. Dievs kungs ir nevainojams, jo viņā nav pieķeršanās un dusmu. Kad dzīvā būtne ir bez pieķeršanās un dusmām, tā ir nevainojama un drīkst ieiet garīgajās debesīs. Šādi cilvēki uzskatāmi par atbrīvotiem un viņu pazīmes tiks aprakstītas tālāk. Ar šo beidz Šīlas Prabhupādas skaidrojums. Nu, tad jādod jums vārds, ko vēlas dzirdēt auditorija. Šeit tēmu ir daudz, vārdu ir daudz un svarīgi, par ko runāsim. Kā lai saprotu, ka prāts ir mierā, ir iestājusies Jā, tas sama līme. Jā. Kāds tam ir pazīmes, un vai patiesībā nav tā, kā vienreiz uz līdzīgu jautājumu atbildēja Maharāģis Sankarshan, ka arī, tā kā jūs būsiet tajā stāvoklī, tad jums vairs tādu jautājumu nebūs. Jā, nu, to es arī taisījos teikt, bet paldies, ka jūs atbildējāt. Tātad, kā atpazīt stāvokli, kad mums iestājas šis līdzsvara stāvoklis, kad prāts ir mierīgs, un atbilde uzreiz ir vispār zināma, jā, tā kā šis stāvoklis iestājās, nu tad tas ir skaidrs, un tad vairs jautājumi nerodās. Kamēr ir šaubas, tad acīm redzot, nav prāts vēl mierīgs. Šaubas jau tāda ir viņu daba, kad viņas uzbudina prātu, viņas satrauc. Krišna šeit 4. nodaļa bija par zināšanām, un tur viņš teica, ka cilvēks, kurš apguvis pārpasaulīgās zināšanas vai ieguvis lābham, viņš kļūst pilnīgi mierīgs. Tātad, kamēr tās zināšanas ir trūcīgas, tikmēr nav formāla pamata mieram. Formāla pamata jau mums te daudz kam nav. Sākumā jaunpienācējs kustībā viņš dzīvo uz citu vecāko jogu žēlastības, kas viņu vienkārši sponsorē ar saviem darbiem, ar saviem sasniegumiem. Tad viņš ir ekstāzē, tad viņš lido, tad viņam ir trans, tad dievības ir dzīves un Krišna ar viņu runā. Un Radharānī pat arī uztaisa tā, ja Krišnas iekšējā enerģija viņa garantē, ka jaunie bhaktas Krišnam ir visdārgākie. Tad viņiem ir tāds medus mēnesis, kad viņi dzīvo uz haļavu, viņas citi sponsorē. Bet, ja cilvēks tikai tā arī paliek, sataisās dzīvot uz citu rēķinu un pats praktizēt neko nesāk, nerodas viņam interesi par garīgo praksi,
tad, protams, tas bezmaksas demo versija beidzās, izsīkst, un tad viņš paliek ar neko. Pa šo laiku vēlams ir iemācīties līdzdarboties, arī praktizēt, aktīvi iesaistīties, nopelnīt to savu stāvokli, garīgās apskaidrības stāvokli, un tad var turpināties laime bezgalīgi. Nav tāda ierobežojuma, kad tikai pirmais mēnesis vai pirmie 2 mēnesi var būt tādi pilnīgi ekstātiski un pilnīgi laimīgi un veiksmīgi. Šeit nav nekāda limita, tas var turpināties gadiem, 10 gadu un 10 mūžu. Ja cilvēks pieņem filozofiju un pieņem principus, pēc kuriem dzīvo garīgajā valstībā, garīgo vērtību sistēmu, tad viņš, kā šeit ir teikts, tad viņš jau ir nirdošam, viņš ir bez trūkumiem, un tad var pievienoties Krišnas līdzgaitnieku saimei, citiem vārdiem ir kvalificēts sasniegt garīgo valstību. Tas ir jautājums par mūsu attieksmi. Ārēji apstākļi nav no mums atkarīgi, tos nosaka citas personības. Tāpēc, ja viņi ir ārējie, tā ir tāda robeža. 13. nodaļā tādus tehniskākus jautājumus, sarežģītākus izskatīs Krišna un Arjuna par to, kas ir darbības vieta, spēka pielikšanas punkts, ko mēs varam ietekmēt. Katrs var ietekmēt to, kas ir viņa ķermenis. Tā ir tā robeža, ko mēs varam ietekmēt, un aiz mūsu ķermeņa sākas to, ko mēs tiešā veidā nevaram ietekmēt, kur sākas citi ķermeņi, kur citi spēlējās. Mēs varam spēlēties savā smilšu kastē, un citi spēlējās, viņiem arī savas smilšu kastes. Tā skaitā upes, kalni, vējš, saule, tie arī saskaņā ar veidām ir dzīvi. Tur ir visam kontrolieri, un visiem pa virsu Dievs stāv, kurš visu kontrolē, kurš ieceļ lokālās autoritātes. Un mēs esam lokālā autoritāte savā ķermenī. Šeit drusku agrāk, 14. pantā laikam, 5. nodaļā Krišna teica, ka cilvēks, kurš kontrolē jutekļus, viņš var laimīgi dzīvot savā pilsētā ar 9 vārtiem. Pilsēta ar 9 vārtiem, tas ir mūsu materiālais ķermenis. Ja cilvēks kontrolē jutekļus, tad viņam jutekļi netraucē. Ja viņš kontrolē prātu, tas būs 6. nodaļā teikts, cilvēks, kurš prātu ir savaldījis, tad viņš jau ir sasniedzis Dievu. Precīzāk tur ir teikt sasniedzis virsdvēseli, jo Dievs izpaužās 3 veidolos, ar ko sākas Šrīmad Bhagavatama. Bhagavatam ir vēl ezoteriskāka grāmata, vēl augstāks līmenis nekā Bhagavad Gīta. Tur tātad ir teicis, ka gudrie iepazīst Krišnu 3 līmeņos, kā bezpersonisko brahmanu, jeb vienkārši kā brahmanu, kā paramātmu, jeb sirdsapziņu, un kā Dieva augstāko personību, jeb Bhagavānu. Un cik man ir sanācis saskarties, palasot grāmatas, pieejamo literatūru, internetā uz papīra drukāto, brahmana līmenis ir viegli pieejams. Tas ir pat gaļēdāji dažreiz iziet pat tādi it kā cilvēki, materiālisti, bez iesvētības, bez tādas redzamas it kā garīgās prakses, iziet uz izpratni par to, kas ir gars, ka mēs esam garīgas dabas būtnes, nevis ķīmisko elementu savienojumi, ka mēs dzīvojam pēc garīgās pasaules likumiem, nevis pēc fizikas likumiem. Un, daudz ir tādu avoti, teiksim, prānēdāji, dažādi tāds, vairāki tādi ir. Lapšinovs, Igors, laikam, un tāds krievu valodā pieejams, un citi tad Lesters Devensons angļu valodā raksta, viņš ir tāds cilvēks, kas izdziedējās no savām veselības problēmām, saprastams, kad es neesmu ķermenis, es esmu gars. Un it kā bez iesvētības, pilnīgi pārsteidzoši, tā kā brahmana līmenis garīga apziņa ir salīdzinoši viegli pieejama. Ja cilvēks kaut brīdi aptur savu drudzi, savu materiālo tādu skriešanu pēc jutekļu objektiem, kas viņus laiku tracina, ja viņš drusku atslēdzās no jutekļiem, drusku padomā par dzīvi, viņš var diezgan strauji progresēt, diezgan ātri saprast to, ka viņš ir pasažieris ķermenī, nevis pats ķermenis.
Un tālāk, lai progresētu, tas nav tik viegli, teiksim, prānājāma, joga, misticisms, lai sasniegtu virsdvēseli. Tā ir jau tāda ezoteriska prakse, kur ir vajadzīgs vadītājs, kur ir vajadzīgs skolotājs, kas varētu to atklāt virsdvēseli sirdī. Un Bhagavāns, tas ir augstākais līmenis, vispilnīgākais, kā tālāk Krišna teiks, ka Brahma, tas ir atkarīgs no mani. Brahma, jeb gars ir atkarīgs no manis. Krišna ir saimnieks, Krišna ir avots, un Brahma ir enerģija. Gars, tā ir Krišnas enerģija. Krišna ir avots, un gars ir viena no viņa enerģijām. Tad par šo mēs varam parunāt par dažādiem izpratnes līmeņiem. Mēs vēl esam pagaidām tikai Bhagavad Gītas 1. trešdaļā, kur tiek aprakstīta karma joga. Tāpēc mēs šeit par Brahmu runājam, par gara izpratni, par sagatavošanos, un bhakti joga tā būs vidējā daļa no 7. līdz, kā tad sanāk, no 7. līdz 12. nodaļai tā būs bhakti joga, tādas ezoteriskākas zināšanas, un beigās būs ņāna joga, jeb zināšanas un kopsavilkums. Un tad vēl varētu pateikt par šo jautājumu, kā tad saprast, kā novērtēt savu progresu, ka ir divu veidu zināšanas, ir teorētiskās un praktiskās zināšanas, jeb sanskritā ņāna un vidņāna. Informācija, tā ir tikai teorētiskās zināšanas, un tas ir viss, ko mēs varam nodot. Pat ja jūs esat sevi apzinājusies dvēseli, tas, ko jūs lekcijā runājat, tā tomēr ir informācija. Jūs tomēr dodat citam tikai informāciju, tā ir viela pārdomām, bet, lai gūtu praktisku pieredzi, lai pārvērstu teorētiskās zināšanas ņānu par vidņānu, tad ir prakse nepieciešama. Ir māceklis jāizdzen caur to pieredzi, viņam pašam ir caur to jāiziet, viņam ir jāveic praktiskā kalpošana, viņam ir pašam jāsatiekās ar Dievu, viņam pašam ir jāatklāj Dievs savā sirdī. Šodien ļoti labi no rīta Govinda Čandra teica, kā viņam krieviski tas teiciens bija, kad Dievs tavu sirdi pamasē, tad tu saproti, ka tas ir viss pa īstām, un tev ir vajadzīga tā pieredze. Nevar ar teorētiskām zināšanām gūt apmierinājumu. Lai gūt apmierinājumu, ir jābūt kontaktam ar Dievu. Viņam ir jābūt īstam. Šeit mēs tātad esam tajā pirmajā karmas daļā, kur pamatā tiek aprakstīta prakse, kā cilvēks attīrās, lai kļūtu kvalificēts saskarties ar Dievu. Problēma jau ir tas, ka mēs neesam īsti kvalificēti. Var, kā es teicu, uz brīdi aizņemties žēlastību no vecākiem baktām. Daži gan tā ilgi dara. Kungam Čaitaņam bija viens līdzgaitnieks, aizmirsu vārdu, kurš mīlēja citu baktu ēdienu pārpalikumus ļoti. Tik ļoti, ka tā bija visa viņa garīgā prakse, ka viņš nesa ziedojumus, nesa produktus dažādiem baktām un teica, lūdzu, jums te dāvanas, pagatavojiet kaut ko, mielojieties, piedāvājiet savām dievībām, un pēc tam, kad viņi paēda un izmet atkritumus, Indijā tos atkritumus vienmēr tādā mēslu kaudzē met, tad viņš pielavījās pie tās mēslu kaudzes un salasīja visas tās ēdienu pārpalikumus, aplaizīja visas tās lapiņas un tādā veidā dzīvoja uz citu žēlastības. Nevar jau teikt, ka tas ir slikti, bet Bhagavad Gītas beigās Krišna tomēr teiks, šīs zināšanas nedrīkst atklāt tiem, kas nav lojāli, kas nav asketiski, un vēl tur bija kaut kāda kvalifikācija, bet ir tātad kaut kāda kvalifikācija, ir kaut kas, ko mēs varam darīt, un ir kaut kas, ko Dievs dara. Paskatoties no malas, protams, gandrīz visu 99% Dievs dara, un no mums tur maz kas ir atkarīgs mūsu progresa ziņā. Bet ir atkarīgs. Arī no mums kaut kas ir atkarīgs. Un arī mums ir jāizrāda interese par garīgo dzīvi, arī mums ir jāizrāda interese par Dievu. Šīmad Bhagavatamā ir tāds pants, ka Ganatašķa svaķēštitam,
kālēnanā tidirgēna Bhagavān Višatē Hridi. Ja cilvēks klausās šos te stāstus par Dievu un viņš pieliek pūles, lai saprastu tos, tad drīz vien Dievs atklājas viņa sirdī. Un ir svarīgi tas, ka mēs arī pieliekam pūles. Ir lietas, ko mēs varam darīt. Tad vēl ir, ko var šeit parunāt, kas ir nirdoša. Prabhupāda piesauc divus terminus. Viņš piesauc tātad bez dusmām un bez pieķeršanās. Citviet Bhagavad Gītā vēl trešais ir piesaukts bez bailēm. Trīs tādas problemātiskas filozofijas, kuras neļauj attīstīt mīlestību uz Dievu, tas ir materiālisms, mājāvāda un impersonālisms. Jeb citiem vārdiem, budisms un mājāvāda. Budisms tie ir tie, kas uz bailēm balstās, kas bēg no esamības. Mājāvāda tie ir dusmas, tie, kas ir pikti par to, ka viņiem te materiālā pasaulē, ka viņi nav Dievs, ka viņus te nerespektē neviens. Un tad viņi sevi tomēr ieskaidro, ka nē, tomēr es esmu Dievs. Paši sev pārliecina, nav atkarīgi no citiem. Nu, un trešais veids, problemātiskā filozofija, tā ir karma, jeb karma mīmāms, kad augstākais sasniegums, augstākais mērķis ir vienkārši jutekļu apmierināšana, ķermeniska pilnība. Šīs trīs filozofijas traucēja attīstīt mīlestību uz Dievu, tīru mīlestību uz Dievu, jo cilvēkam piejaucās pie garīgās vērtību sistēmas, piejaucās visādas materiālas vērtības. Tāpēc šeit Krišna saka, nirdo šamhi samam brahma. Ja cilvēks ir brīvs no trūkumiem, un kā Krišna pats Bhagavad Gītā saka, tātad trīs veidi trūkumi ir bailes, dusmas un materiālās atkarības. Ja no tādiem trūkumiem cilvēks ir brīvs, tad viņš jau sasniedz gara līmeni. Tasmāt brahmani tēs titāha. Tad tāds cilvēks jau ir gara līmenī. Un tas ir ļoti praktiski. Tas ir jūtams uzreiz. Saucās arī tāds cilvēks Džīvan Mukta. Visdažādāko ticību svētie, gan kristiešu, gan vaišnavu svētie, gan noteikti ir kaut kādu musulmaņu svētie, kurus es nezinu, gan citās ticībās arī iespējams ir, citās reliģijās. Viņi ir laimīgi jau šeit, jau šajā ķermeniskajā dzīvē, vēl nebūdami atbrīvoti, viņi jau ir pilnīgi laimīgi. Un tas patiesībā ir brīnums. Ramanuģa savā komentārā pie šī panta viņš saka, ka kā gan cilvēks, kurš atrodas istabā, kas pilna ar dūmiem, kā gan viņu tie dūmi var neietekmēt. Parastām cilvēkām tas liekas neticami, bet izrādās, ka var. Mēs zinām, bija, teiksim, tāds Haridāsa tā, kuras vaišnava svētais, kurš visu dienu atkārtoju svēto vārdu. 192 apļus sanāk pēc mūsu skaitošanas sistēmas. Un viņš dzīvoja Alā, Gangas krastā, kur valdīja nepanesama smaka, drausmīga smaka. Ja tur pie viņa nāca vietējie iedzīvotāji, viņa mācekļi nāca konsultēties, un viņi nevarēja izturēt ilgāk par 10-15 minūtēm, viņa ģība no tās smakas. Un viņa teica, tu negribi kaut kur pārcelties kaut kādā citā vietā, mēs te nevaram pie tevis izturēt. Viņš teica, jā, te ir kaut kādas problēmas, es neesmu neko ievērojis. Man liekas, ka te viss ir kārtībā. Tad viņi atklāja, ka tur dzīvo kaut kāda milzu čūska, kura ar savu indi ir to gaisu, saindējusi. Un tad atrisinājums bija tāds, kad Haridās teica, labi, man tas netraucē, bet ja jums traucē, labi, tad vai tā situācija kaut kā citādāk atrisināsies, vai arī tad es iešu prom un meklēsim citu alu. Un atrisinājās viņa tādā veidā, kad Krišna kā virsdvēsele pateica čūskai, lai čūska iet prom. Viņai likās, ka Haridāsa ir svarīgāks, Dievam likās, ka Haridāsam ir augstāka prioritāte, viņš teica, lai čūska iet prom. Un visi redzēja, kā milza čūska ar baltām un zilām svītrām uz kaputs aizlien prom, un pēc tam nebija tā smaka. Bet šeit mums bija svarīgs piemērs
ka lūk, ir tātad cilvēki, kuri vispār brīvi no materiālās esamības, viņiem nekas viņas te neuztrauc. Var tātad būt. Ir tātad brīnumi iespējami. 2. nodaļā Krišna teica, daži pat veseli runā kā par brīnumi, daži klausās kā par brīnumi, daži netic viņas esamībai. Kamēr nav, protams, piedzīvojuši praktisku pieredzi. Praktiska pieredze, mēs varam daudz ko piedāvāt Krišnas apziņas kustībā. Iskonā mums Prabhupāda ir devis procesu daudzveidību, tik piesātināta prakse, tā ir gan harināma, gan tempļa kirtanas, gan filozofija, svēto rakstu studijas, gan praktiskā kalpošana tāda kā tempļa remonts, teiksim, un arī apģērba mazgāšana. Principā tas arī pārvēršas par garīgo kalpošanu, jo mēs tagad, ja mēs valkājam vaišnavu drēbes, tas jau nav tāpēc, ka mums tā patīk, bet tāpēc, ka Krišnām tā patīk, mēs cenšamies, lai viņam patīk, lai mēs būtu tādi kā viņš. Un tad iznāk, ka drēbju mazgāšana pārvēršas par garīgo kalpošanu. Mazgājot drēbes, mēs garīgi progresējam. Citi atkal gatavo priekš ciemiņiem prasādam. Citi, kas ir mazāk pieredzējuši, viņi paši ēd prasādam. Un to arī var uzskatīt par garīgo kalpošanu. Un vēl daudz dažādas iespējamās prakses. Mūzikas instrumentu apgūšana, spēle uz mridangas, fisharmonija, tradicionālie vaišnāvi instrumenti. Daži, teiksim, izstrādā weblapas, kā, teiksim, Georgijs nodrošina, lai mūs tagad varētu redzēt internetā. Kā programmētājs viņš ir veicis savu kalpošanu. Un es nevaru visu uzreiz atcerēties, mans prāts ir ierobežots, bet tik daudz ir tā katlu mazgāšana. Jā, tā bija mana personiskā pieredze, kad Advaita Čandra man iesaistīja pirms kādiem 20 gadiem virtuvē palīgos pie katlu mazgāšanas. Tā bija mana pirmā tāda ekstatiskā pieredze, kad vienkārši tu nonāc citā realitātē. Mazgādams katlus, tu vienkārši nonāc izej no materiālās pasaules un zimšanas un nāves ritenes apstājās, un tu vienkārši esi brīvs. Tu kļūsti par citu personību. Un tā, kad tu esi izgājis no tās ķermeņa apziņas, tā, kad tu tev vienreiz tā pieredze ir, tas uz ilgu laiku saglabājas. Varbūt pat kādam pietiek vienu reizi mūžā. Mums, teiksim, ir tāds viens no pirmajiem, nav varbūt viens no pirmajiem, bet sens Bhakta Iskonā Višvambara. Višigarnitāja Kīdžai. Viņš stāstīja savu pieredzi, kad viņš pavisam bez it kā ārpus Iskona bērnībā izkritis no šūpolēm tādā veidā, ka viņam uzsita šūpoles pa galvu un viņš izgāja no ķermeņa. Ķermenis bija tik tālu, bojāts, traucēts, kad dvēseli izgāja no ķermeņa, un viņš sevi ieraudzīja no malas. Manam brālim ir bijusi līdzīga pieredze. Viņš arī it kā neko nepraktizē, bet vienreiz jaungada lampiņas, elektriskās tās lampiņas likdams, gatavodams eglītei, viņš dabūja pa pirkstiem pie tam tādā veidā, kad viņam palika abi vādi rokās, un viņš kādu minūti nosēdēja zem strāvas. Un sākumā vēl bija pie apziņas, bet nevarēja nevienu ne pasaukt palīgā, ne kaut ko izdarīt, tāpēc, ka muskuļi visi elektrības ietekmē raustās, un viņš bija paralizēts. Un viņš saka, un pēc kāda brīža es sāku just, kad es izēju no ķermeņa. Tāpēc, kad elektrība, protams, ķīmiski deģenerē ķermeni un var nomirt ļoti ātri. Un tādā veidā citiem tas ir zibens spēriens, kad cilvēks ir vienreiz tādu pieredzi dabūjis, kad viņš ir izgājis no ķermeņa, tad, vai pēc klīniskās nāves, cilvēks kļūst nopietnāks. Tad viņam ir praktiska pieredze. Mēs neesam tik brutāli, mēs neiesakam sist cilvēkiem pa galvu ar šūpolēm vai ar āmuru vai likt viņus zem elektriskās strāvas. Mēs pa labam cenšamies ar kirtanu, ar kalpošanas attieksmi izraut cilvēku tikai ar pozitīvajām emocijām, lai viņš sāktu apzināties sevi kā garu. Ja tas neizdodas dažreiz, bet parasti to nedara Bhaktas, to parasti Krišna nolēma. Krišna kā saimnieks, viņš jau ir mūsu avots, viņam ir īpašuma tiesības uz mums.
Un viņš var skatīties, ja mēs tas stiepjam garumā un nepraktizējam, kā nākas, un virspusēji praktizējam, nu tad viņš var norganizēt kaut ko. Šad un tad baktas cieš avārijās, vai ir viņiem dažādi pārdzīvojumi, nopietni tādi, kad viņš drusku aizrāda, ka tu esi iesūnojis, atpalicis esi no tā, ko es no tevis sagaidu. Viņam ir tiesības sagaidīt. Viņš mums ir visus devis, visus mūsu apstākļus. Viņš mums ir devis mūsu vecākus. Viņš mūs uztur. Varbūt kāda valdība vai kāds, nezinu, tempļa prezidents arī varbūt saka, ka viņš mūs uztur, vai es nezinu, kas vēl uz to varētu pretendēt. Ministri, varbūt kāda Bilderbergeru biedrība pasaka, ka viņi uztur visu pasauli. Bet patiesībā Krišna ir tas, kas mūs uztur. Padieviem varbūt liekas, ka viņi te kaut ko uztur. 7. nodaļā Krišna saka, kad ja arī cilvēks vēršas pie padieviem, es esmu tas, kurš dod svētības, jo padievi paši to nevar. Padievi, varenais debesu dievs Indra, viņš arī patiesībā nevar dot svētības, un kungs Brahma pat pirmā dzīvā būtne visumā, formāli pirmā dzīvā būtne, un it kā visu radītājs, visu citu dzīvo būtņu tēvs, jeb vectēvs, jeb vecvectēvs, pat viņš Krišnas klātbūtnē neko nevar izdarīt. Arī viņš tikai kaut ko var vai nevar izdarīt ar Krišnas sankciju. Krišna ir īstais saimnieks, un ja viņš uzskata, ka mēs progresējam pa lēnu, tad viņam ir tiesības paregulēt, mums paņemt nost kaut kādus, traucējošos faktorus. Kā Radhanāta Swami saka, šis ir tāds laikmets, kad izplatīti ir mass distraction weapons, jeb masu izklaidēšanas ieroči. Štrumts par masu iznīcināšanas ieročiem, tie jau garīgai praksē salīdzinoši maz traucē. Jo tā vedās jau cilvēks dabon jaunu ķermeni, un cilvēks jau mācās grūtībās jau vairāk mācās, kā šorīt to Govinda Čandra lekcijā teica, dzīvojot uz robežas, dzīvojot uz savu spēju robežas, tādā veidā cilvēks progresē, kad viņš maksimāli noslogo, nodarbina savu prātu, savu ķermeni, muskuļus, izmanto, tad viņš attīstās, nevis atpūšoties, nevis garlaikojoties. Garlaikojoties cilvēks deģenerējas. Tad lūk šie te masu izklaidēšanas ieroči, viņi lūk neļauj cilvēkiem progresēt. Cilvēkus pārtais pa dārziņiem, pārtai darbs pārvērta mērkaķis pa cilvēkiem. Ir tāds teiciens, tas nav no Vēdām. Tas ir kaut kur no Darvina cienītājiem. Darbs pārvērta pērtiķis pa cilvēkiem, bet izklaidējošās programmas atkal pārtais cilvēks apakaļ pa pērtiķiem. Vai pat pa dārziņiem viņi paliek nekustīgi. Kustīgās, aktīvās dzīvās būtnes, viņas paliek piesietas pie televizora. Un tas ir ļoti, ļoti lēnu, daudz pa lēnu, pilnīgi neatbilstoši mūsu prāta spējām. Prāts strādā daudz ātrāk nekā jebkurš mūsdienu kompjūters. Mūsdienās cilvēkiem liekas, ka viņiem vajag kvantu kompjūteru, un tad viņi varēs kaut ko lielu izrēķināt. Bet tas ir pašapmāns, tas ir kārtējais biznesa projekts, kad no muļķiem tiek naudiņa slaukta vienkārši ar kaut kādiem solījumiem. Cik tur vajadzēja $40 miljardus laikam, lai uz mēnesi aizlidotu, lai varētu pāris saujas putekļu atvest. Ko mēs ar tām pāris saujām putekļu, ko mēs esam ieguvuši? Mēnesis ir augu valsts dievība, un ko mēs esam uzzinājuši par somarāsu, vispār neko. Mums kaut kādus putekļus piegādāja par $40 miljardiem. Un kaut kas līdzīgs ir ar tiem kvantu kompjūteriem. Neviens viņus pagaidām īsti nemāk uzbūvēt neko praktisku, saka, vēl vismaz 20 gadus vajadzēs. 20 gadu laikā var iztērēt daudz vairāk nekā 40 miljārdus, tur var iztērēt ļoti lielas summas, tur būs visiem, ko ēst zinātniekiem. Bet kāds no tā labums? Nav nekāds labums. Īstais instruments, tas ir mūsu ķermenis. Tā ir tā kšētra, tā vieta, kur mēs varam kaut ko ietekmēt. Mēs varam mainīt savas īpašības. Un tās trīs prakses. Un mums vajadzīgs tāpēc nevis kompjūters, prāts. Prāts ir tas mūsu īstais instruments. Cilvēki, zinātnieki, viņi pat vēl nav prātu atklājuši, viņi pat nav tik tālu aizdomājušies. Viņiem liekas, ka cilvēka smadzenēm domā, nē, tā nav taisnība. Ir taču
medicīniski piemēri gadījumi, kad cilvēkam trūkst vesela smadzeņu pustode, un viņš pie tam pilnībā saglabā savu personību, viņš ir spējīgs runāt, komunicēt, un puse no smadzenēm tātad nav būtisks traucējums. Ir tādi cilvēki, kam ir izoperēta puse no smadzeņa kaut kādas traumas rezultātā, un viņam saglabājas personība. Smadzenes nav tas orgāns, ar ko mēs domājam. Prāts ir smalkā matērija. Par to mēs uzzināsim 8. nodaļā laikam, kur Krišna runās par savu materiālo enerģiju, kā viņi iedalās 8 daļās, viena no tām ir prāts. Tā ir smalkā matērija, un mūsdienu zinātnieki nav vēl tik tālu tikuši. Tur mēs varēsim aiziet viņiem priekšā ar Bhagavad Gītas studijām. Cerams, kad izdosies izplatīt šīs zināšanas, pārliecināt, parādīt viņa priekšrocības, bet lūk, vai mums izdosies parādīt priekšrocības, tas ir atkarīgs no mūsu asketisma, no mūsu prakses, vai mēs varēsim parādīt, ar ko mīlestības prakse ir pārāka par karmas praksi, jo nevajag lolot ilūzijas, kad atnākot iskonā, kad pārģērbjoties, uzvalkot baltu palagu, ka mēs uzreiz kļūstam labāki par visiem. Ir tāda tendence domāt iskonā, ka mēs esam labāki par citiem. Tā ir nožēlojama tendence, un tas cilvēkus atbaida. Ne jau saģērbjoties kā klauni, mēs kļūstam labāki par citiem, bet izmainot savas īpašības. 3 konkrēti lietas, ko Krišna ieteiks Bhagavad Gītas beigās 18. nodaļā sākumā. Viņš saka, daži gudrie saka, kad ir jāpārtrauc darbība, un daži saka, kad nav jāpārtrauc darbība. Un mans viedoklis ir tāds, ka 3 veidu darbību nekad nav jāpārtrauc, jo tā attīra pat diženas dvēseles. 3 veidu darbība, tas ir askēzes, labdarība un ziedošanas. Šī 3 veidu darbība ir tas, ko Krišna mums vienmēr iesaka, un ja mēs to praktizēsim, tad mēs varēsim progresēt, garīgi attīrīties, un tad mēs kļūsim par svētām personībām, lai varētu reāli sludināt, lai mūsu sludināšanai, lai vārdām būtu spēks. Precīzāk analizējot, tātad askēzes, viņa atrisina visas ķermeniskās problēmas, adjātmikā klēša. Materiālais ķermenis ir inerts un neklausa saimniekam, dvēselē, bet askēzes tas ir līdzeklis, ar ko ķermeni pakļaut, un 6. nodaļā mēs uzzināsim no Bhagavad Gītas, kas ir pakļāvis prātu, tad viņam prāts ir labākais draugs. Tā ir vienkārši reklāma. Iesaku noteikti visiem to izmēģināt, piedzīvot šo te stāvokli, kad prāts tevi paklausīgs kā sunītis, kā dresēts sunītis un dara visu, ko liec. Prāts ir ļoti, ļoti varants, un ja tev ir tāds instruments, tu vari reāli mainīt realitāti. Mūsdienās interesants piemērs ir Donalds Trumps. Lūdzu, tas ir cilvēks, kurš vienkārši demonstrē prāta spēku. Un viņš pat neskaitās svētais, bet viņš vienkārši demonstrē prāta spēku. Kā tas ir, kad tu kontrolē savu prātu, tas vienkārši nozīmē, ka aitu baram parastai tautai tu vari uzspiest savu gribu, jo viņi ir praktiski tā kā dārzeņi. Viņi ir tik tālu atpalikuši, kad viens cilvēks, kurš vienkārši kontrolē prātu, viņš tik tālu izceļās no visiem pārējiem, kad viņš vienkārši brīvi dominē pār visiem. Viņš jau var, protams, to izmantot kaut kādiem merkantiliem mērķiem, kā Trumps iespējams to darīs, nezinu, redzēsim, bet šo spēcīgo instrumentu var izmantot arī garīgai praksē, arī sludināšanai, jo ja mēs iziesim vienkārši, nezinu, nopuņķējušies, dreboši, tādi nedroši uz ielas un kaut ko tur centīsimies iesmērēt cilvēkiem, diez vai cilvēki īpaši nopietni mūs uztvērs. Bet ja mēs varēsim viņus pārliecināt, ja mēs spēsim saprast viņus, ieklausīties, nolasīt viņa domas, reāli izveidot kontaktu, komunikācijas māksla arī ir diezgan trūcīga. ISKCONā ir tāds ISKCON Communications Department, tāda nodaļa par komunikāciju, bet liela daļa iespējams uzskata, ka tas uz viņiem neatiecās, kad viņi var nemācīties komunicēt, ka mēs vienkārši uzvalkam paltrakus un tā tad ir mūsu garīgā prakse. Bet, diemžēl,
kad tikai nesanāk blamēšana, kad mēs ar tiem paltrakiem staigājam un kaut ko sludinām savējo fantāziju, ne no svētajiem rakstiem, tad tas drīzāk tā kā antireklāma sanāk, ja mēs slikti zinām svētos rakstus. Es noteikti aicinu studēt svētos rakstus, praktizēt askēzes, pakļaut ķermeni. Otrais tātad ir labdarība, noregulē visas problēmas sabiedrībā. Nākošā ārējā sfēra ārpus mūsu ķermeņa ir sabiedrība, adhibautika klēša, atbrīvo no visām problēmām ar apkārtējām dzīvajām būtnēm. Un trešais veids, jeb jagja, ziedošanas ceremonijas, viņa atrisina visas dievišķas dabas problēmas, adhidēvika klēša, tādas kā dabas kataklizmas, visādi tornado, plūdi, zemestrīces, sali, vai arī siltumi ziemas vidū, kad mums uzplaukst par ātru viss, pamostās par ātru un pēc tam nosalst. Un lūk, tad jagja, tas ir tas, kas vērsts uz dievībām, uz dieviem, padieviem, uz pašu dievu. Tas noregulē mūsu attiecības ar dievišķiem spēkiem. Nu, protams, vislabākā jaga, jaģņānām ģapajagņosmi, no visām ziedošanas ceremonijām Krišna saka, es esmu džapa, es esmu meditācija uz vārdu. Nu, mūsu gadījumā tas ir uz Dieva svēto vārdu, Hare Krišna. Tad izmantosim laiku liederīgi, lai mūsu džapa ir rezultatīva, lai mums uzlabojās attiecības ar Dievu, līdz ar to ar visiem padieviem, līdz ar to ar visām dzīvajām būtnēm. Un pat ar dažādām ķīmiskām vielām arī nokārtojās jautājums, jo Krišna jau visu kontrolē. Varbūt vēl kādu jautājumu paspēsim izskatīt, ko jūs par šo sakāt. Kas varbūt interesē, mums vēl ir pāris minūtes laika. Tas jau ir labi. Ja jau mēs gribam, lai mums būtu attiecības ar svēto vārdu, tad jau mēs esam drošās, pa pareizo ceļu ejam. Protams, mūsu galvenā metode vispār, kas tad šī ir pa kustību? Šī Krišna Sankirtanam. Kungs Čaitaņa aizsāka Krišnas slavēšanas kustību. Ko mēs slavējam, vai kā slavu mēs dzirdam, tam mēs pieķeramies, un kā kritiku mēs dzirdam, tad mums tas tiek nogriezts, mums tas tiek atņemts. Ja mēs, teiksim, saklausāmies kritiku par bagātājiem cilvēkiem, par bagātniekiem, kādi viņi ir slikti, tas nozīmē, kad mēs noteikti nekļūsim bagāti. Tas ir mums nogriezts ceļš, mums ir izdedzināts caurums atmiņā. Bet ja mēs dzirdam par to, cik Krišna ir līdzjūtīgs, cik viņš ir augstsirdīgs, būdams visu varants, cik viņš ir iecietīgs, kādas muļķības viņš pieļauj. Nebūs grūti atrast dažādus grēcīgus piemērus pasaulē, kur gan baktas, gan nebaktas drausmīgas lietas sadara. Bet taču Dievs to visu piecieš, un cik ilgi viņš piecieš, cik miljoniem gadu viņš piecieš katru dzīvo būtni, gaidīdams, kamēr viņa brīvprātīgi pievērsīsies. Šeit drīzāk ir jautājums par saindēšanos. Dieva vārds jau ir sauc Cjāt Krišna nāma caritādi sitāpja vidyā. Rūpa Gosvami saka, Krišnas vārds ir sauc kā konfekte. Pito patapta rasanasya naroti kānu. Bet neziņas pārklāta mēle, slimā mēle nejūt šo garšu. Šeit ir jautājums par to, kad mums ir piejaukums, mēs esam saindējušies, mums ir antireklāmu sadevuši, visādas muļķības sastāstījuši par to, kad garīgās kustības cilvēku nomoca, paverdzina, atņem viņiem brīvību. Nē, protams, 4 principi, mūsu 4 vadošie principi, tie ir 4 brīvības principi, tie ir tie, kas mums dod brīvību. Atsakoties no 4 civilizācijas principiem, cilvēks pārvēršas pa verga, ja precīzāk paliek pa verga dvēseli. Viņš neprogresē, viņš paliek tāds kā dzīvnieks. 4 regulējošie principi, tas ir tīrība, līdzjūtība, asketisms un
patiesīgums, tie ir tie, kas mums dod brīvību. Jo mēs viņus vairāk praktizējam, jo mums pieaug iespējas, pieaug izpausmes iespējas gan sabiedrībā, gan personiski. Mēs kļūstam par personībām, par īstiem cilvēkiem, pilnā šī vārda nozīmē. Bez šiem principiem tad mēs vienkārši esam tikai potenciālie cilvēki, līdzīgi kā ir potenciālais brahmans, ir arī tādi divkājainie, saucās divkājainie dzīvnieki, ja potenciālie cilvēki, kas pēc gēniem it kā varētu būt cilvēks, bet pēc izglītības nav. Bet mums ir drusku tas darbs jāpieliek. Krišna drusciņi no mums sagaida, lai mēs drusku to darbu pieliekam. Nu, tas darbs, kas ir jāpieliek, tas ir uzklausīt svētā vārda slavu. Klausīties no tiem cilvēkiem, kas svēto vārdu ar baudu skaita. Un templī tādu ir daudz. Pastieties, kurš tāds smaidīgāks staigā. Jāmārāģa, Hodājodža, Nitja Rūpa, šodien es viņus redzēju. Vienmēr mierīgi, vienmēr laimīgi, ļoti nosvērts tāds brahmans ir Ačandala Prija Prabhu. Kas tāds mierīgāks staigā, kas tāds laimīgāks, Svājām Rūpa, vienmēr enerģisks, vienmēr cenšas pacelt apkārtējos, bet cilvēki viņu nenovērtē un mēs jau neredzam tās labās īpašības, jāskatās ir uz tām labajām īpašībām, kam ir šī mīlestība, kam šī garša ir izkopta. Šīmad Bhagavatam ar to sākās, tur uzreiz visu galveno tādu pirmās palīdzības savārijas komplektu iedod uzreiz 2. nodaļā. Izstāsta, kas Sūta Gosvami, viņš uzreiz iedod programmu, kā vajag klausīties, lai tam būtu rezultāts. Ir jākalpo cilvēkam, kurš jau ir izkopis to garšu. Un kalpošana pirmām kārtām un pats varenākais, kas mums ir, ko mēs varam izmantot, tā ir mūsu uzmanība. Ja jums kādreiz ir gadījies stāvēt auditorijas priekšā, to angliski sauc the magic of the platform. Es nezinu, kā to latviski sauc, neesmu pazīstams ar latviešu oratoriem, bet tur ir tāda maģija, tur ir pavisam cita sajūta, ka tu izej uz skatuves un tev pievērš uzmanību. Pilnīgi cita sajūta. Un mums visiem ir tas potenciāls. Varbūt mums kādreiz būs tāda pieredze, vai nezinu, varbūt laulātais draugs varētu būt, vai kāds kolēģis darbā, kad kāds jūs uzklausa, patiešām uzklausa. Tā sajūta, kad jūs uzklausa, jūs varat 24 stundas, vismaz 16 stundas diennaktī ģenerēt šo sajūtu, jums ir tas potenciāls, ka jūs pievēršat savu uzmanību kādam citam. Tas ir reāli ļoti jūtams. Un tā ir tā iespēja pakalpot svētām cilvēkam, kad mēs pievēršam savu uzmanību viņam, patiešām neviltoti pievēršam un pieņemam to, ko viņš saka, uzklausām, tiešām uzklausām viņu. Tā ir kolosāla laime, viņš būs ļoti, ļoti pateicīgs. Un nobrieduši cilvēki, svētas personības, viņi ļoti grib dalīties ar svētībām. Viņi saprot, ka viņiem ir sirdī kaut kas ļoti dārgs, ļoti vērtīgs, tās labās īpašības, ko viņi ir izkopuši. Viņi grib ar tām dalīties, viņi cīnās, lai viņi varētu ar tām dalīties. Un viņi meklē, kam lai to nodod, un nevar atrast. Nevar taču atrast, kam nodot, jo neviens viņus neuzklausa. Nav ar ko dalīties. Tad šī ir tā mūsu iespēja, ka mēs varam panākt pretī un pateikt, jā, ar mani padalies. Man ir 5 minūtes laika, man prāts visu laiku kratās un jutekļi tricina. 5 minūtes es izturēšu, es varu 5-10 minūtes, es nosēdēšu tev līdzās un es neburbuļošu un nekāpāšu un vienkārši klausīšos. Nu tad, cik tu paspēsi man pa 5 minūtēm iedot, tad dod man tās svētības. Un līdz ko mēs tā nolēmsim, rindā sastāsies svētie cilvēki. Ir viņi šeit arī Rīgas kopienā pieejami, kas mums dos svētības, un tad tā garša mums pāries būs. Tas ir tas veids, kā viņa ceļo no vienas sirds otrā sirdī, garīgā enerģija, tad tā mēs to garšu varam dabūt. Hare Krišna, paldies par jūsu uzmanību.